Latvija ir viena no tām valstīm, kur ļoti daudz cilvēku izmanto un bieži izmanto mākslīgo intelektu. Tā skaitā arī izglītībā viens no populārākajiem īstenībā pielietojumiem kopumā pasaulē ir tieši izglītības jomā palīdzēt skolēniem, studentiem mācīties. Es izmantoju dziesmu wallpaperiem. Es pats esmu terabaits, SoundCloudā varat atrast. Un es izmantoju, ģenerēju attēlus caur mākslīgo intelektu. Attēli tev ir priekš. Kas tie ir par attēlu? Tā kā fonatēls dziesmas nosaukumu. Mācīšanās procesā jau tas galvenais ir tieši tas process, kur skolēns saskarās ar sākumā nezināmo, kaut kādā mērā ar grūtībām, jo jauns kaut ko iemācīties, kā mēs zinām, tas ir grūti, bet tātad ar tādu mērķtiecīgu ceļu, ar tādu mērķtiecīgu darbību pārvarēt tās grūtības. Savukārt, ja mēs ar mākslīgo intelektu uzreiz jau nokļūstam pie rezultāta, tad jau tā mācīšanās nenotiek, un tad skolēns arī neattīstās savas prasmes. Ja, piemēram, pirms gada vai pat pirms pusgada es skatoties uz video vai bildi, uzreiz saprast, ka tas ir mākslīgā intelekta veidots, tad tagad patiešām ir, ka pirmās 5 sekundes tu vēro šo video vai bildi un domā, tagad tas ir īsts vai tas ir mākslīgā intelekta veidots, kas patiesībā man liek justies tā diezgan nērti. Esiet sveicināti raidierakstā Redzi tālāk, un mūsu šīs dienas epizodes nosaukums ir Digitālā skola – mākslīgais intelekts kā mācību partneris. Šodien tiešām tā arī sanāk. Skolēnam intelekts ir pašam, intelekts ir viņa vecākiem, arī skolotājam un viņa klases biedriem, un tagad šajā saimē ir piepulcējies klāt arī mākslīgais intelekts. Kā šajā raibajā kompānijā sadzīvot, ko mākslīgais intelekts var palīdzēt izdarīt labāk mācību procesā, un kādas būtu vai sarkanās vai jebkādas citas krāsas līnijas, kuras šajā kontekstā labāk nepārkāpt. Un man ir prieks sveikt šeit studijā divus speciālistus mākslīgā intelekta jomā. Man blakus Elīna Lidere, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra biroja vecākā konsultante un arī Izglītības un zinātnes ministrijas mākslīgā intelekta izglītībā domnīcas vadītāja. Sveika, Elīna. Jā, sveiks. Un Elīnai blakus ir Edijs Freimanis, Valsts izglītības attīstības aģentūras pedagogu profesionālā atbalsta departamenta metodiskā atbalsta nodaļas vecākais eksperts, valsts metodiķis fizikā un inženierzinībās. Jā, sveiks. Edijs Freimanis, jā, sveiks. Sākumā es vēlētos jums uzdot jautājumu, varbūt ne konkrēti kā pat priekšā nosauktajiem ekspertiem un šajā te rāmējumā, bet vairāk tādu varbūt padalīties sadzīviski. Kādi bija tie poetiski runājot pirmie cīruļi, kurus jūs izdzirdējāt saistībā ar mākslīgo intelektu, un kuri jums lika saprast, šeit ir kāda tēma, vai šeit ir tāda inovācija, ar kuru mums būs jārēķinās. Jo jūs arī noteikti zināt, ka mākslīgā intelekta pētniecība ir vairākos gadu desmitos, un aizsākumi galvenokārt ir Amerikā, bet tāpat arī Lielbritānijā un citās valstīs, kur Edija pārstāvētās inženierzinātnes ir attīstījušās un ir augstā līmenī. Jā, tad kas bija šie pirmie indikātori, ka jūs sapratāt, tā laikam ir mūsu nākotne? Jā, mākslīgais intelekts tiešām ir aizsācies ļoti, ļoti sen, man liekas, pēdējos pāris gadus. Vienkārši sanāk tā, ka ir tas ģeneratīvais mākslīgais intelekts attīstījies, kas tagad visiem ir kabatā, pieejams telefonā, un viņu ir viegli izmantot, nav nekāda programmēšana jāzina. Vienkārši uzraksti cilvēciskā valodā vai sarunājies un dabūt tā zināšanas ārā, ko kādreiz varbūt tās bieži vien caur programmēšanas rīkiem un sarežģītākām programmatūrām varēja izmantot.
Man pašai mākslīgais intelekts tiešām, es tikai nedaudz vairāk kā gadu esmu šobrīd valsts pārvaldē, pirms tam strādāju industrijā, tieši tehnoloģiju jomā, Latvijas valsts mobilajā telefonā, un tur vismaz 10 gadus attīstīja jau atsevišķas inovācijas, kas arī bāzētas uz mākslīgā intelekta iespējām. Kaut vai tā pati datorēdze, kas nav ģeneratīvais mākslīgais intelekts, un ir ar vienu no lietām, kas varbūt tiek izmantot ģeneratīvā mākslīgajā intelektā, bet principā vairākas tās jomas, bezpilota auto un droni, kurās jau bija redzams tā mākslīgā intelekta klātbūtne, un tiklīdz tad parādījās savukārt ģeneratīvā mākslīgā intelekta iespējas, tad man bija skaidrs, ka tas vienkārši paver ikvienam durvis uz tām iespējām, viegli saprast un viegli izmantot. Edī? Jā, kā jau Velīna teica, patiešām mākslīgais intelekts starp mums jau ir ļoti sen. Tad viņš ir radies jau pagājušā gadsimta 50. gados. Alans Tjūrings, britu matemātiķis un datu speciālists, tad ir uzskatāms par tādu pamatlicēju. Bet jā, mēs jau mākslīgo intelektu izmantojam tiešām ļoti sen, jau pirms tas kļuva stilīgs. Piemēram, tas pats Google meklētājs, tas ir mākslīgais intelekts, arī Google kartes, jau kādas tiešsaistes kartes vai arī šie te automātiskie teksta pabeigšanas rīki, kad mēs sākam kaut ko rakstīt telefonā un mums jau pat piedāvā pabeigt teikumus, tad tas jau ir jau 10 gadu gandrīz. Bet protams, tas, ko mēs saprotam mūsdienās ar mākslīgo intelektu, tas patiešām ir tas ģeneratīvais mākslīgais intelekts, un, manuprāt, jau tiklīdz pirmo reizi parādījās šis te OpenAI risinājums, ChatGPT, es domāju jau, ka visa pasaule zināja, ka mākslīgais intelekts patiešām ir uz palikšanu, un ka mēs patiesībā dzīvojam šobrīd jau tādā transformatīvā laikmetā, un mākslīgais intelekts arī ģeneratīvais paliek arvien jaudīgāks un efektīvāks, un patiešām spēja panākt tādas lietas, ko pirms 10 gadiem visticamāk mēs nebūtu iztēlojušies, ka varēs panākt. Jā, man ļoti patika šis varbūt ar svešvārdu izmantotais, bet ļoti trāpīgais salikums transformatīvais laikmets, jeb pārveides laikmets, arī būtībā varam teikt pārmaiņu, arī pārmaiņu laikmets. Un tā kā šis raidījums, viņam kodoliņš alaži ir izglītība un izglītības kvalitāte. Kā jūs katrs saredzat mākslīgā intelekta popularitātes vilni, vai viņš šo kodoliņu neaizslaucīs prom, neieraus savā dzelmē? Popularitāte jau tagad ir tiešām ļoti liela, un Latvija ir viena no tām valstīm, kur ļoti daudz cilvēku izmanto un bieži izmanto mākslīgo intelektu. Tā skaitā arī izglītībā viens no populārākajiem pielietojumiem kopumā pasaulē ir tieši izglītības jomā, lai palīdzētu skolēniem, studentiem mācīties. Un vienlaicīgi ir tas, ka šobrīd tikai attīstās vēl pētījumi, kā tas izglītību ietekmē. Jau pirmie ir parādījušies, un viens tāds pats populārākais un tāds satriecošākais bija Amerikas Tehnoloģiju universitātes MIT pētījums, kurš savukārt parādīja, ka lietojot mākslīgo intelektu, smadzenes tik labi nenodarbina, un līdz ar to tad ir risks, ka neiemācās. Var izdarīt vairāk, rezultātus uzrādīt lielākus, bet pašam prasmes varbūt tik ļoti neattīstās. Līdz ar to skolēni un studenti jau šobrīd tiešām ļoti lielā apjomā izmanto to visu. Un tas, par ko visi šobrīd arī savukārt akadēmiskajā sektorā, politikas sektorā domā, ir, kas ir tās lietas, kā padarīt mākslīgo intelektu gudrāk tieši pedagoģijas izmantošanai. Kad jau sāk veidot arī dažādus rīkus, kas tev nesaka priekšā, bet palīdz mācīties ar tādiem uzvedinošiem jautājumiem un arī atrodas pēta tās metodes, kā ne tikai vienkārši uzprasīt kaut ko iečetot, bet arī, kas ir tie veidi, kā īstenībā mācību procesā izmantot tā, lai veicinātu to zināšanu un prasmju radīšanu, ka to cilvēks iemācās, ne tikai uzrāda uzreiz ātros labos rezultātus un paļaujās uz tehnoloģijām. Ja mums
jātrenē ne tikai rīki, bet arī savs prāts. Edija, savā ziņā tavs darbs ir šo prātu sargāšana, vai ne? Kaut kādā ziņā, jā, pilnīgi noteikti arī jau man kā skolotājiem. Esmu arī skolotājs skolā un mācu fiziku un inženierzinības. Jā, tas ir tiesa, ka skolēni jau izmanto mākslīgo intelektu. Mēs arī pagājušā gada pavasarī veicām aptauju, kur noskaidrojām, ka 81% skolēnu jau lieto mākslīgo intelektu mācību procesā. Skolotāji arī gandrīz tikpat daudz, bet uz mākslīgo intelektu jau jāskatās, tas ir rīks. Tas ir rīks, līdzīgi kā darba rīks, piemēram, āmurs. Ar to mēs varam iedzīt naglu sienā, lai tur pakārtu gleznu, bet varam arī izsist logu. Tādēļ svarīgi jau tas, kā mēs to izmantojam. Es domāju, tas ir ļoti apsveicam, ka skolotāji izmanto mākslīgo intelektu, lai atvieglot savu darbu, gatavošanos stundām. Protams, tur arī parādās riski, varbūt, ja skolotāji nepievērš uzmanību tik ļoti tam saturam. Tātad ļoti svarīgi ir skatīties, vai termini atbilst, vai tur nav kaut kādas, varbūt, faktoloģiskas kļūdas, vai kāda cita nepatiesa informācija, bet ļoti svarīgi jau arī ir mums ar skolēniem runāt par to, kā mākslīgo intelektu izmantot, lai, kā jau Elīna teica, lai tad viņi iemācītos, jo mācīšanās procesā jau tas galvenais ir tieši tas process, kur skolēns saskarās ar, sākumā nezināmo, kaut kādā mērā ar grūtībām, jo jauns kaut ko iemācīties, kā mēs zinām, tas ir grūti, bet tātad ar tādu mērķtiecīgu ceļu, ar tādu mērķtiecīgu darbību pārvarēt tās grūtības. Savukārt, ja mēs ar mākslīgo intelektu uzreiz jau nokļūstam pie rezultāta, tad jau tā mācīšanās nenotiek, un tad skolēns arī neattīstās savas prasmes. Tādēļ, jā, mākslīgais intelekts var būt arī kā palīgs, kurš palīdz skolēnam varbūt pārvarēt kaut kādas grūtības, bet tas nebūs tas, kurš aizvedīs skolēnu uz to rezultātu. Uzreiz, teiksim tā. Var salīdzināt arī tā kā sporta treniņu, ka, lai muskuļus uztrenētu, arī bišķi jāpapūlās, un ar smadzenēm ir tieši tāpatās, ka tas nenotiek tāpat vien, ka tev ieliek karotīti. Tā pati miesa un asins vien ir, vai muskuļos, vai, labi, smadzeņu masē varbūt ir nedaudz cits sastāvs, bet runājot par pētījumiem, kurus Elīna pieminēja, starptautiskais mācību vides pētījums OECD TALIS, kura dati šobrīd, kas man ir pieejami, saistās ar 2024. Gadā notikušo skolotāju aptauju, viena no vairākām, jo šajā pētījumā ir dažādas kategorijas, kuras tiek aplūkotas. OECD dalību valstu vidējais rādītājs atrodas kategorijā apmēram 35% skolotāju pielieto mākslīgo intelektu savā darba ikdienā, un saistībā ar Latvijas datiem, turpat faktiski mēs arī vien esam blakus pie šiem vidēji 35%, un ar tām procentu nelielu paslīdējumu uz leju izmantojuma biežumā aiz mums uzreiz ir arī Igaunija, kamēr Lietuva atrodas nedaudz augstāks. Tas rādītājs ir vēl augstāks par vidējo. Tātad tie jau būs 38–39% skolotāju. Un tad, kurš tad ir absolūtais līderis? Tie ir apvienotie Arābu Emirāti, tur pedagogu 75% skolotāju savā ikdienā pielieto mākslīgā intelekta rīkus. Ar tādu pašu rādītāju nākamā ir Singapūra, tad arī Jaunzēlande un Austrālija, Vietnama. Savukārt tam, kā mākslīgais intelekts dzīvo, precīzāk sāk dzīvot pie pedagogiem Latvijā, tā jau ir viena no tām sadaļām, par kuru mēs varam runāt kontekstā ar Eiropas sociālā fonda atbalstīto
projektu, kas ir pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide. Nu, tātad viens no vairākiem atbalsta punktiem, tātad ir arī darbs ar mākslīgo intelektu. Edita, tad es uz tevi šeit vairāk skatos, un varbūt Elīna pēc tam var piebilst vēl kādu savu redzējumu tajā. Jā, patiesi esmu kā valsts metodiķis tieši šajā projektā. Un mēs patiešām arī aktīvi domājam par to, kā ne tikai domājam, bet arī darām. Sniedzam šo te atbalstu skolotājiem. Tātad, kā jau es stāstīju, pagājušā gada pavasarī vēlējāmies noskaidrot, kādi tad ir tie gan pedagogu, gan izglītojamo paradumi mākslīgā intelekta lietošanā. Jā, un noskaidrojam, ka mūsu pētījumā gan aptaujā, ko mēs veicām, parādījās, ka 71% pedagogu izmantoja mākslīgo intelektu, bet jāņem vērā, ka tas bija gadu vēlāk pirms tā tevis minētā talas pētījuma. Tā kā mēs varam redzēt, ka gadu laikā ir tas daudzums ievērojami audzis. Un tas, ko mēs darījām, mēs sapratām, ka ir tā nepieciešamība pedagogus atbalstīt, un tūlītēji arī īstenojām tiešsaistes seminārus, kur mēs visās mācību jomās pedagogiem arī stāstījām un rādījām konkrētus piemērus, kā mākslīgo intelektu izmantot mācību procesā. Tas bija tas ātrākais, ko mēs varējām izdarīt, lai tūlītēji atbalstītu, bet arī uzsākām darbu pie metodiskā atbalsta materiālu veidošanas, kurš tagad jau arī pedagogiem ir pieejams, kur arī tātad ir parādīts tas, kā mākslīgo intelektu pedagogs tieši var izmantot dažādās mācību situācijās, jau ar konkrētiem piemēriem, kā arī, teiksim, ir minēts, no kāda vecuma skolēniem ir, vai drīzāk līdz kuram vecumam nav ieteicams mākslīgo intelektu izmantot mācību procesā. Un tad tas nākamais posms, tas, uz ko mēs vēlamies koncentrēties, ir palīdzēt pedagogiem saprast to, kā tad skolēnus jēgpilni mācīt izmantot šo mākslīgo intelektu. Tātad, kā jau iepriekš mēs runājām, nevis tikai, lai skolēns paprasītu pareizo atbildi, bet gan kā izmantot mākslīgo intelektu jau kā tādu mācīšanās konsultantu. Un, protams, paralēli arī strādājam ar skolu vadītājiem, jo arī skolu vadītājiem ir jārada skolā šī vide, kur mākslīgais intelekts ir viens no tematiem, par ko pedagogi sarunājas, jo tikai tādā komunikācijā, dialogā var veidot tādu vienotu izpratni par to, kādos gadījumos izmantot mākslīgo intelektu, kādos ne. Protams, citreiz varbūt liekas, ka ir vieglāk, kad kāds no augšas, no aģentūras, pasaka, kādi ir tie lietošanas nosacījumi, bet patiesībā jau visiem pedagogiem, skolotājiem, kas ir skolā uz vietas, par to runājot un domājot, kas ir tie gadījumi, kad mākslīgo intelektu izmantot, tikai tad jau veidosies tā vienotā izpratne. Bet, protams, mēs arī piedāvājam savus jau tādas idejas un risinājumus, kad mākslīgo intelektu būtu ieteicams izmantot un kad nebūtu. Es varu piebilst, ka pēc Latvijas tiem rādījumiem tur biežāk lietošanā, droši vien tas ir atkarīgs, cik bieži lieto. Tur bija tā, ka 71% ir tie, kas izmanto, un tad 38% tie, kas regulāri izmanto. Tas arī par to regularitāti. Bet papildus, man liekas, Latvijā tiešām ir daudz to iespēju, un skolotāji arī forši izmanto un mācās par mākslīgā intelekta iespējām. Es domāju, ka tas otrs punkts ir, ka Eiropā kopumā un Latvijā arī ir salīdzinoši piesardzīgi par to, kā izmantot, tāpēc, ka viņi arī ļoti atbildīgi izturās par to, kas tad ir īstenībā tā labā prakse. Un par to labo praksi tā arī ir, ka bieži vien, tad, kad tiekoties ar mākslīgā intelekta ekspertiem, jo lielāks eksperts, jo vairāk viņš uzsver, ka, lai negaida no viņa pareizās atbildes, īstenībā šobrīd nevienam tādas nav, visi pēta un meklē, un tās tehnoloģijas tik ļoti strauji mainās, ka arī tā pieredze un iespējas īstenībā ātri jāpielāgojas un ātri jāsaprot. Tas ir tādā kombinācijā, man liekas, ka saprotot pamatā tās drošības lietas, ko vispār drīkst, kas ir ētiski, kas ir ar datu aizsardzību, un tās visas lietas, kas arī bijušas aktuālas
līdz tam ievērojot to, ceļš skolotājiem, tur ir plašas iespējas, ko arī pašam eksperimentēt, un pēc tam īstenībā visiem kopā mācīties arī no labās prakses. Un Latvijā jau tādu diezgan daudz. Vi arī sagatavojuši video materiālus, kur pa mācību priekšmetiem arī pastāst un iedrošina tās dažādas lietas, kā izdarīt. Bet kopumā ir tas pareizās atbildes to visiem kopā, un forši, ka ir iespējas mācīties un ka to tiešām arī izmanto. Vai tas, ko tu pat aprakstīji, savā ziņā saslēdzas arī ar šo te Izglītības zinātnes ministrijas domnīcu? Varbūt var vairāk par to domnīcu. Kopumā tieši tāpēc šobrīd vispār tāda nākotnes viena no prasmēm ir spēja nenoteiktības apstākļos domāt. Un viens no rakstiem, kas par to prasmi aprakstīja, teica, ka tur ir jāiemācās tādā tā kā miglas laikā, kad neko neredzi, tu esi ezerā ar laivu airēties, un tur ir jāiemācās tā prasme, ka tu tici, ka tu nonāks līdz galam un turpini visu laiku airēties. Un tādā ziņā, ka ir daudz lietas, kuras tu saproti, ka tās ir lielas un vajadzīgas, un ka tur ir milzīgs potenciāls, bet tās pareizās atbildes uzreiz nav gatavas. Un tāpēc arī ministrijā mēs sapratām, tieši tā bija Izglītības ministrs iniciatīva izveidot domnīcu, lai tādā paplašinātā ekspertu lokā, tur šobrīd ir tāda kodola komanda no izglītības resorta cilvēkiem, skolu direktori, no pašvaldības cilvēks, no Valsts izglītības attīstības aģentūras, lai tā kopīgi iezīmētu svarīgākos virzienus un arī saprastu, kas ir tās tālākās partnerības, ar ko darboties. Mēs šobrīd arī aktīvi darbojamies un runājam arī ar starptautiskiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem, kā Google, OpenAI un Microsoft, un mēģinam īstenībā visi šobrīd arī ar citu valstu pieredzi, braucam arī, skatāmies citu valstu universitāšu un skolas, kā izmanto tos risinājumus, lai vienkārši aprobētu tās zināšanas un tādu caur ekosistēmas pieeju iesaistot ne tikai, ka politikas veidotāji strādā atsevišķi, ne tikai, ka skolotājiem iedod vienkārši pasaka, ko viņam darīt, bet kopā īstenībā radīt to labo praksi un pētīt. Nesen viesojos skolā Anglijā, kur īstenībā mācās, man liekas, līdz kādiem 11 vai 13 gadus veciem bērniem, tas par to mākslīgo intelektu bērniem, kur viņi ir tāda Apple skola uztaisīta, kur Apple, Apple. Jā, jo viņiem Apple kā ekosistēma atbalsta, bet viņi principā arī tā viņa pieeja ir arī caur tādiem pilotu projektiem, kur skolotājs nāk ar savu vajadzību, ko viņš saprot, ka ar šo man ir grūti, vai arī šo es gribētu efektīvāk, labāk atrisināt. Un tad viņi tur savā pulciņā eksperti sanāk un mēģina saprast, kas tad būtu tie labākie mākslīgā intelekta rīki, kas to varētu palīdzēt atrisināt. Atrod tos rīkus, izvērtē, cik viņi ir droši un ko tur var, ko nevar izdarīt. Saprot, kā to pedagoģijā vislabāk varētu izmantot, un tad izmēģina to vispirms vienā klasē, vienā skolā, un pēc tam, tad, ja tas labi strādā, tad izvērtē rezultātus un ievieš arī citās skolās. Un līdzīgi pieeja mēs arī Latvijā taisīsim, ka būs tie ekspertu grupa, būs pilotu skolas, un tas, kas tur labi strādās, to mēs zināsim un varēsim kā labo praksi visur ieviest. Labi, Elīna, ļoti jauki, ka tu viesojies šajā skolā Anglijā. Es arī viesojos skolā, bet tepat Rīgā. Tagad mēs varam paklausīties, ko par savu pieredzi darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem stāsta Rīgas 6. vidusskolas vidusskolēni. Lūdzu, video. Kādus rīkus jūs izmantojat no mākslīgā intelekta? Es nezinu tādas konkrētas rīkas, bet pārsvarā izmantoju idejām. Piemēram, tagad mums jātaisa priekšnesumi pasākumiem, un no tā mēs smeļamies idejas, iedodam, ko mums vajag. Bet tā, lai mūsu vietā kaut ko izdara, baigi neizmantojam vairāk idejas, padomi. Un
Nu, jā, es izmantoju dziesmu wallpaperiem. Es pats esmu terabaits, SoundCloudā varat atrast. Un es izmantoju, ģenerēju attēlus caur mākslīgo intelektu. Un tie attēli tev ir priekš. Kas te ir par attēlu? Nu, tā kā fona attēls dziesmas nosaukumu. Jā. Okay. Ko jūsu skolotāji mēdz pateikt? Es jau negribu uzreiz vilkt laukā, ka viņi jūs tur ļoti rātu vai brīdinātu, bet vispār, ko jūs dzirdat no skolotāja puses par mākslīgā intelekta izmantošanu un to, ko viņš dara? Pašā sākumā visi bija kategoriski pret mākslīgo intelektu. Neviens nedrīkst izmantot, lai pat neredz. Un tagad jau, cik mēs dzirdam, skolotāji paši viņu sāk izmantot, un ir pat stundas, kurās mums liek viņu izmantot, lai mēs paši prasam tiešām un jautājam viņam idejas, piemēram, domrakstiem vai kaut kādiem, principā tekstiem, kas mums jāraksta, un viņi paši mums tā kā iesaka izmantot. Jā. Tas attiecās kāds skolotājs īsti. Dažiem nepatīk, bet dažiem tieši nodara pašiem, un arī kādā stundā varbūt mums atļauj izmantot, lai atrastu dziļāku informāciju par tēmu. Vai tie skolotāji, kuriem tā nepārāk patīk, viņi ir arī tāda vecāka paudze, vai tas nav tik svarīgi? Es domāju, vecumam ir nozīme tur, jā, kad vecākiem skolotājiem mazāk patīk tas jaunais mākslīgais intelekts. Ko jūs dzirdat no skolotāja puses saistībā ar mākslīgā intelekta izmantošanu? Vai jūs to pārunājat, dalāties tajā, kā to varētu izmantot? Kādi jūs pieredzi? Man šķiet, ka pagājušajā gadā bija viena tēma par mākslīgo intelektu, par tildes mašīnu rīku. Bija diezgan interesanti, bet, protams, skolotāji grib, lai mēs attīstam savu kreatīvo domāšanu, bet, manuprāt, mākslīgais intelekts tev var tikai tā padot tās idejas, lai tu pats varētu arī kreatīvi pēc tam no tām kaut kādas pārpratuma darbus rakstīt. Pilnībā visur man šķiet, ka mākslīgo intelektu var izmantot mācībām, bet viņš aizmanto liederīgi, lai viņš tev nepārņem tavu jau domāšanu. Jā, es arī biju tajā pašā sarunā iesaistīta, un es pilnībā piekrītu, ko mums stāstīja, ka mākslīgo intelektu ir labi izmantot, viss ir kārtībā, bet mēs nedrīkstam ļaut tam aizstāt mūsu darbu, mūsu kreatīvo domāšanu, un vispār nevajadzētu pārāk daudz balstīties uz mākslīgo intelektu gan priekš avotiem, gan priekš ideju ģenerēšanas. Tur tā ļoti slīdīgi ir, bet mēs to varam izmantot kā palīgu, bet ne aizstājot mūsu darbu. Kad jūs kādreiz lasāt kaut kādu tekstu vai arī ieraugāt bildi, es pieļauju, jūs diezgan ātri saprotat, ka to ir radījis mākslīgais intelekts, ja? Jā, man šeit arī tagad parādījušies tie video, kuri uztaisīti. Un, var jau, protams, man šeit kā atšķir, bet man tā šeit katru dienu paliek jau ļoti līdzīgi īstiem video. Bet ir jau kaut kādas pazīmes, ko var redzēt, ka tā ir mašīna veidots video vai bilde. Un, jā, tas arī viss. Jā, ir ļoti populārs tagad Sora AI jaunā versija. Un, ja, piemēram, pirms gada vai pat pirms pusgada es skatoties uz video vai bildi, uzreiz saprastu, ka tas ir mākslīgā intelekta veidots, tad tagad patiešām ir, ka pirmās 5 sekundes tu vēro šo video vai bildi un domā, tagad tas ir īsts vai tas ir mākslīgā intelekta veidots, kas patiesībā man liek justies tā diezgan nērti, jo es vairāk, tiešām ir kā filmās vai agrāk brīdināts, ka tu nevari saprast, kas ir īsts, kas nav īsts. Jā. Vai jūs arī maksājat par kādu mākslīgā intelekta rīku? Es esmu maksājis par ChatGPT+. Tas ir vairāk pētnieciskiem darbiem, ja ir jātaisa, jo viņš saglabā tos iepriekšējos jautājumus, kad es prasīju, un viņam tā kā bibliotēka izveidojas, ka viņš tiem datiem arī paņem. Es esmu arī mēģinājis priekš video montēšanas arī, lai palīdz sataisīt, esmu tur arī maksājis. Tā kā, manuprāt, dažreiz var pamēģināt tās maksas versijas, bet no pieredzes teiktu, ka man šeit var atrast daudz labas alternatīvas, lai nevajadzētu tērēt naudu uz abonementiem. Jā, es neesmu maksājusi par mākslīgo intelektu vēl, un es uzskatu, ka man pilnībā pietiek ar visu, ko es varu atrast bez maksas. Bet man patīk klausīties, piemēram, ko man draugi stāsta, ko viņi ir, kāda ir viņu pieredze, izmantojot mākslīgo
mākslīgo intelektu maksas versiju. Tā kā, jā, es esmu atvērta, bet pašlaik nav bijusi vajadzība. Tagad mēs varam, varbūt jums ir kaut kas piebilstams. Es tieši to gribēju uzsvērt, ka šobrīd jau skolēni ļoti aktīvi izmanto. Un tas ir viens no tieši tiem izaicinājumiem, ka viņi aktīvi izmanto. Skolotāji, tas bija gan starptautiskais pētījums, kaut kādā citā Amerikā laikam, kur bija diezgan liela daļa skolotāju. Galvenais temats, ko viņi par mākslīgo intelektu vispār skolā runāja, ir tas, ka tas ir aizliegts lietot. un mājās bieži vien vecāki savukārt ir diezgan liela daļa, kuri nezina, ka bērni lieto mākslīgo intelektu, vai arī nezina, ko viņi tur dara tajā mākslīgajā intelektā. Un vienlaicīgi īstenībā parādās arī tendence, ka arī, ja mēs domājam par skolu un universitātēm, tad īstenībā arī pirmskolas vecuma bērni arī pētījumos parādās, ka viņi arī izmanto mākslīgo intelektu. Līdz ar to, man liekas, tas svarīgais uzsvers ir, kāpēc mēs nevaram ignorēt to rīku, ko jau šobrīd ļoti, ļoti plaši izmanto. Ir tiešām tas, ka mums ir jāmāca viņu gudri izmantot, mums jāmāca arī viņu droši un ētiski izmantot, jo skaidrs, es domāju tā, ka mēs visi cenšamies pēc iespējas gudrāk izmantot, bet tāpat es zinu ļoti daudz stāsts, ko es klausos arī pati no studentiem, piemēram, tā izdoma un iespējas, ko viņi sakombinē ar mākslīgo intelektu, lai atvieglot arī savus pārbaudas darbus un visu kaut ko tam līdzīgi. Tāpat īstenībā es nezinu, kā to skolotāji var iztēloties un pasniedzēji pat. Noteikti nevar tikt visām tām mega daudz plašajām iespējām līdzi. Tāpēc viens no veidiem, kas ir jāskatās, ir, kā īstenībā pārmainīt arī to mācīšanās procesu. Tā, jo tās vecās metodas jau šobrīd varbūt ar lielu daļu nemazām tik labi nestrādā un jāpārmaina tas process, kā tas mākslīgais intelekts tiek izmantots, lai parādītu gan iespējas, gan arī to drošu lietošanu. Arī tajā skolā, ko es pieminēju Anglijā, tur ir tiešām bērni līdz 11 vai 13 gadiem, un tas, kas tur tiek uzsvērts, ka to tomēr izmanto skolotāja vadībā, tie bērni ar tādā veidā, kā tas ir pedagoģiski atrast par vērtīgu, kur redz, ka tie rezultāti pēc tam tiem bērniem tā zināšanas pieaug. Un tas ir tas lielais izaicinājums īstenībā atrast tos veidus, nevis aizliegt. Visu aizliegsim, bet tiešām atrast tos veidus, kā izmantot un pielietot. Man bija Latvijas universitātes rektors vienu interesantu faktu vienreiz pieminēja par Osmaņu impēriju, kur bija aizliegts grāmatas printēt, vismaz lielā skaitā. Iespiest. Jā, iespiest un drukāt. Un tas vienkārši, un īstenībā Eiropā tikmēr jau vairāk kā 200-300 gadu lietoja tās grāmatas un līdz ar to pavairoja tās zināšanu iespējas, kamēr īstenībā tie aizliegumi ierobežo visu, un tāpēc ir jādomā tiem veidiem, kā. Tas fantastisks piemērs par to Osmaņu impēriju. Edi, kāds tavs varbūt kaut kāda atsauce uz šo jauniešu pieredzi? Tas, ko es īpaši ievēroju, un kas man liekas ir ļoti labi, ka pedagogu attieksme mainās. Sākumā varbūt tas bija noliegums, bet tagad jau tādā kopīgā dialogā pedagogi ar jauniešiem grib rast tos risinājumus, kā tad mākslīgo intelektu izmantot. Jā, patiešām, lai tas būtu droši un lai tas arī nekaitētu skolēnu zināšanām. Un tikai tā jau mēs sapratīsim, kā vislabāk to izmantot. Un aizliegums, protams, jau nekad nedarbosies, jo to jau dati rāda, ka šobrīd jau izmanto. Un skola ir tā vide, kur var skolēns iemācīties to izmantot droši. Noteikti sākumā skolotājiem svarīgi saprast un komunicēt to, ka mēs nevaram vienkārši palūgt atbildi mākslīgam intelektam, bet varbūt varam tiešām tos uzvedinošos jautājumus aicināt, jautāt, lai palīdzētu skolēnam pavirzīties tajā izpratnes veidošanā par kaut kādu konkrēto tematu.
Es atceros vienu interesantu virzienu, ko tu pieminēji arī, ka kopā ar skolēniem un universitātes kopā ar studentiem īstenībā tiešām veido un prasa viņiem, jo īstenībā viņiem ir liela zināšanas tur, un tad kopā īstenībā var arī daudz ko labu izdomāt. Tas pagrieziens, ka tu nevis vienkārši es varbūt arī pateikšu vienu piemēru par to, ko tu teici, ka pašiem skolēniem skolēni jau ļoti daudz dažādas rīkus zina, un pirms, ja nemaldos, pat 2 gadiem, kad vēl mākslīgais intelekts vēl ienāca mūsu ikdienā, teikt jau, manuprāt, viņš jau šeit ir, protams, tad man viens skolēns rādīja, kā viņš mācās arī fiziku. Tātad viņš iedod tam ģeneratīvajam mākslīgajam intelektam teoriju, un lai tas mākslīgais intelekts uztaisa video. Un tad viņš skatās to video, un tādējādi mācās, tātad vienkārši pārveidojot tekstu, tādu vienkārši parasti rakstīt tekstu video materiālā, kur ar audio arī tiek izskaidrots. Un tas patiesībā, manuprāt, ir tāds pat labs veids, kā mācīties. Un šeit arī parāda to, ka tas mākslīgais intelekts padara saturu pieejamāk arī skolēniem, kuriem varbūt ir kaut kāda mācīšanās traucējumi, piemēram, disleksija, kuriem ir izaicinājums lasīt. Tad daudz vieglāk viņiem ir noklausīties un joprojām iegūt tās zināšanas. Jā, ļoti, ļoti vērtīga šī piebilde. Arī podkāsta veidošana, kā mēs te sēžam, tā mākslīgais intelekts var veidot arī tādus inscenētus podkāstus, kuros ir šo te pēdiņās vai žurnālistu vai satura veidotāju tie raksturi, piemēram, ir vīrietis, sieviete vai arī tieši jauneklis un jauniete, ka viņi tā kā veidot savu šo aktierisko, varbūt kaut kādu to tēla ilūziju, tā viņu savstarpējā komunikācija arī var kalpot kā šis te, informācijas satvērējs, tas saplāksterējums būtībā. Tas ir viens no lielajiem arī piemēriem, virzieniem, ko šobrīd skatās. Piemēram, arī, kad ir matemātikas uzdevumi vai kas, kad iet caur attiecīgā bērna interešu loku. Ja viņam futbols interesē, tad īstenībā tur aprēķinus un visus uzdevumus, piemēram, futbola laukumam. Un tādā ziņā vairāk viņus motivējot, personalizējot arī tās lietas. Lūk, palīgs tas ir lielisks, bet bez mūsu uzmanības un savstarpējām rūpēm, tāpat mēs nekur uz priekšu netiksim, lai arī cik labi būtu rādītāji tajā, cik mēs esam attīstīti tehnoloģiju jomā. Paldies jums liels! Mūsu šīs dienas tēma bija digitālā skola, mākslīgais intelekts kā mācību partneris. Mēs iegājām šīs digitālās skolas foyer. Tas jau ir daudz. Tas nozīmē, ka noteikti mūsu raidījumā vēl atgriezīsimies pie šī temata. Es saku paldies Elīnai Liderei un Edijam Freimanim par viņu ekspertīzi, un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Redz tālāk. Kopsavilkums. Mākslīgais intelekts izglītības nozarē vairs nav nākotnes vīzija, bet gan ikdiena. Šobrīd galvenais izaicinājums nav izvēle starp mākslīgā intelekta noliekšanu vai pieņemšanu, bet gan tā jēgpilna un droša iekļaušana mācību procesā. Dati liecina, ka Latvijā gan skolēni, aptuveni 81%, gan pedagogi, aptuveni 71%, jau aktīvi izmanto mākslīgā intelekta rīkus, kas pārsniedz OECD dalību valstu vidējos rādītājus. Galvenā stratēģiskā pāreja paredz mākslīgā intelekta izmantošanu nevis kā gatavu atbilžu avotu, bet gan kā mācīšanās konsultantu, mainot pedagoģisko pieeju no rezultāta vērtēšanas uz mācīšanās procesa uzraudzību. Latvijā šobrīd tiek veidota visaptveroša mākslīgā intelekta iekļaušana izglītībā, iesaistot politikas veidotājus, skolas, vecākus un industriju. Ar pilotskolu palīdzību, kuras piekritīs dažādu mākslīgā intelekta rīku izmantošanai mācību procesā, būs iespējams fiksēt labās prakses piemērus un vēlāk ieviest tos arī citās Latvijas skolās. Lai labāk izprastu mākslīgā intelekta pielietošanu mācību procesā, par metodisko atbalstu ir parūpējusies Valsts izglītības attīstības aģentūra. Ir izstrādāti metodiskie materiāli ar konkrētiem piemēriem dažādās mācību jomās,
Izveidoti video materiāli pedagogu informēšanai, noteikts vadlīnijas par vecumu ierobežojumiem mākslīgā intelekta lietošanā, izmaiņas mācību procesa organizācijā. Lai pielāgotos jaunajai realitātei, mācību gaitā nepieciešama droša un pārdomāta pāreja, kurā lielāks uzsvars būtu nevis uz sasniegto rezultātu, bet gan uz mācību vielas apguves procesu. Vērtēšanas maiņa, darbu plānu, izstrāde klātienē, summatīvo darbu, eseju referātu veikšana stundu laikā, lai mazinātu kārdinājumu izmantot mākslīgo intelektu mājas darbu izpildē. Mājas darba nozīme. Mājas darbi, kas prasa tikai zināšanu reproducēšanu, nesniedz pienācīgu ieguldījumu zināšanu apguvē, jo informācija šobrīd ir pieejama ikvienam. Uzsvaram jābūt uz prasmju attīstīšanu un kritisko domāšanu. Dialogs ar skolēniem. Aizliegumi visticamāk nedarbosies. To vietā starp pedagogiem un izglītojamajiem nepieciešama vienošanās par mākslīgā intelekta izmantošanas sarkanajām līnijām, ētiku un personas datu drošību.